Rīgas sporta pilī tētis aizved uz pirmo hokeja spēli, man galvā bija uzreiz doma, ka es arī gribu atrasties uz tā laukuma un izjust to trakumu, kas notiek arēnā, kad Latvijas hokeja fani ir priecīgi. Mēs visi ļoti lepojamies ar jums un ar Latviju par to, ko mēs šogad esam piedzīvojuši. Pēc šī pasākuma noteikti būs daudz jaunu hokeistu. Un ja tā attieksme būs tāda pat, kāda bija pagājuši pavasari, tā pašaizliedzība, sapratne, tā pozitīvā gaisotne, tad viennozīmīgi tas ceļš ies uz augšu. Kaut kā tā doma, es domāju, galvā visiem vienmēr ir bijusi, un es domāju, vienkārši šogad viss sanāca tik ideāli ar čempionātu mājās, un visas spēles salikās, kā viņām vajadzēja salikties. Tā kā es nezinu, es domāju, tas bija, laikam, zvaigznēs, viss ierakstīts. Lielākā panika bija atbraukuši tik daudz Latvijas fanu, un mēs laikam esam 1-3 zaudētājos Angļiem. Tur arī tika veidotā komanda. Viņš tā, bet mums palābēs, ka tev teica taisni brauc. Un viņš teica stāv, un mums tas Petrī Numelins, viņš no somas klusē, viņš tā nobļāvās somā, tev teica taisni brauc. Lai hokejs Latvijā dzīvo, lai hokejs attīstās un esat kopā ar mums, būs arī uzvars.